Ir jau tā, ka laisks prāts ir radošs prāts. Pandēmijas laikā pieredzējām, ka daudzus darbus izrādās var darīt arī no mājām. Maskas vairs nav jāvalkā un cilvēku pulcēšanās netiek ierobežota, bet daudzi tā arī nav atgriezušies birojos. Lielais jautājums – vai attālinātais darbs nemazina produktivitāti? Es domāju, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no jomas, kurā tu strādā, un no tā uzņēmuma veida, vai organizācijas veida, kurā tu strādā. Piemēram, man strādājot starptautiskā organizācijā, attālināts darbs un tie jaunie rīki un prakses, kas pēc Covid ir nonākuši regulārā praksē, ir ļoti palīdzējis. Mums katrs darbinieks, katrs kolēģis strādā savā valstī. Strādāja Latvijā, kāds strādā Izrēlā, Ķīnā, Katarā, Amerikā, Kanādā. Ja mums būtu vienmēr jāsatiekas, lai varētu pārunāt svarīgs darba jautājums, tas būtu ārkārtīgi dārgi un neproduktīvi. Ja. Uzreiz pēc Covid sākuma pirmajos mēnešos tieši otrādi bija vairāk pētījumi, kas rādīja, ka attālināts darbs ļoti palielina produktivitāti, ka cilvēki mazāk taisa pīpauzes, strādā par veselu dienu vairāk, ir vēl produktīvāk nekā darbā, bet man šķiet, ka tā problēma varētu būt ilgtermiņā, ka cilvēks tomēr ir sociāla būtne. Mēs varbūt kādu laiku varam tā pastrādāt ļoti intensīvi, bet kaut kādā brīdī mēs sapratīsim, ka mums vajag komunikāciju ar citiem cilvēkiem. Un ja mēs nevaram dabūt to komunikāciju ar kolēģiem, ka mēs sākam skumt, mums ir vientuļi. Es arī diezgan bieži braucu uz ārvalstīm, uz mūsu šaha pasākumiem, lai tiktos ar pārējiem kolēģiem, tāpēc, ka man vajag viņus fiziski redzēt, pataustīt, parunāt ar viņiem, pārunāt to, kas ir runājums, tāpēc, ka sēžot savā virtuvē visu laiku un strādājot, jā, ir lietas, kuras tu vari izdarīt daudz labāk, bet ilgstoši to darot, skumji kļūst. Un, ja skumji cilvēkam ir, tad arī produktivitāte strauji krīt. Tādus rutīnas darbus, kas ir ļoti vienkārši un tehniski, tos labāk cilvēks dara, ja viņš ir birojā kopā ar visiem pārējiem, jo tad tu tā kā, es nezinu, sevi disciplinē. Savukārt radošākām profesijām, radošākiem uzņēmumiem piemērotāks ir mājas darbs, jo tur tu esi savā ērtā vidē, tur varbūt tev netraucē apkārtējie kairinājumi, ja tu vari padomāt, tu vari iedzert kafiju, tu vari varbūt kādu logu notīrīt vēl pa vidam, kamēr tavs smadzenes strādā un tu vari radīt, jo ir jau tā, ka laisks prāts ir radošs prāts. Laisks, es nedomāju slinks, bet laisks tāds, kuru visu laiku neraust uz visām pusēm. Es nezinu, kā jums, bet man pašai ir brīžiem tādas situācijas, ka es to radošo darbu varu darīt tikai tad, kad darba diena ir beigusies, nav vairs nepārtraukto telefonu zvanu, kas man zvana, vai nav kaut kādas sanāksmes, nerausta tevi uz visām pusēm, nav ēpasta, kas iebirst tavā ēpasta kastītē un rada tev stresu, ka tev ir obligāti jāatbild. Kad visi kolēģi ir aizgājuši gulēt un arī bērni ir nolikt pie miera, tad var sākt radīt. Jā.